Un tas ir kaut kāds absurds vienkārši. Jāsaprot to, ka šeit vispirms ir Latvija, mums ir viena valsts valoda, un tā ir latviešu. Kādam patīk vai ne, bet latviešu valoda ir valsts valoda. Ja kāds nespēja to pieņemt, tad viņam vienkārši nav vietas Latvijā un jādodas projām. Un tas, ko saka šobrīd Sepuls, priedē ar Siksni vienkārši par to, ka viņiem būs šīs debates krievu valodā, un tas ir vienkārši kaut kāds marasms vienkārši. Viņam ar šīm savām kundzēm ir jādodas laikam uz citu valsti Latviju pārstāvēt. Un ir jāsaprot, mēs jau 34 gadus auklējamies ar šiem okupantiem, civilokupantiem un viņu atvasēm. Ir jāsaprot, ka šie cilvēki, ja būtu gribējuši iemācīties valodu, viņi iemācītos. Tad šie cilvēki nevēlas iemācīties šo valodu un viss. Tad šī informācija viņiem nav nepieciešama. Pietiks vienreiz auklēties. Tāpēc es aicinu pārstāt šo krievu valodas popularizāciju Latvijā. Šeit ir Latvija. Valsts valoda, nacionālā valsts ir viena, tā ir latviešu valoda. Šeit nav nekāds Kanāda, Amerika. Tā ir nacionāla valsts. Mums arī jāatbrīvojas no šiem okupantiem, tāpat kā to izdarīja gan Francijas kolonizētās valstis un Indija, piemēram, atbrīvojās no saviem kolonizatoriem. Tāpēc, darīsim visu vienkārši, lai šādas situācijas izbeidos. Un aicinu visas pārējās partijas, kuras šobrīd klusēja vēl tādas ir, nākt ar šo paziņojumu ārā, ka šādās diskusijās nepiedalīsies un nekad nedrīkst piedalīties. Jo šajās diskusijās piedalās kas? Saskaņa, Latvijas Krievu partija un, protams, mūsu progresīvie un, diemžēl, arī, kā izrādās, arī zaļzemnieki. Tātad sāksim domāt un rīkosimies, un arī domāsim, par ko balsot.